Šobrīd izbaudam Milānas nakts dzīvi. Esam tādā gājēju tirdziņu rajonā pie kanāla, kas saucās Porta Ticiensi. Mums tāda letītes ir uz kaut ko cilvēku tusē. Mums arī ir viens alus paņēmts, kas gan ir Tuborgs, kas ir dāņu alus. Te pa nakti pa kanālu airējās. Mēs te sēžam, gaidām, ka sāk zvanīt mūsu aparātiņš, kas pateiks, ka ir gatava mūsu lazaņā. Nu, šis pats kanāls no otras puses. Mēs apgājām viņam riņķi. Tā ir tā kafejnīciņa, kur mēs sēdējām, tusējām pa bišķi. Cilvēki sēž kanāla malā. Te komunisma rēks ceļ savu galvu. Redzēji ko? Ne tikai Musolīni, viņiem arī komunisti. Traki itāļi. Nedaudz paejot uz sāniem, tātad te ir tas otrs kanāls. Nu, te ir tā īstā naktdzīve. Tur tāds tikai tāda prelūdija bija. Te reku viss notiek. Viss Covids beidzies ir. Un tā, gandrīz jau bijām aizbraukuši mājās. Un tad izrādās, ka īstā jautrība tikai te sākās. Tā redz dzīvo Itālija pēc Covid laikā. Milāna, 17. septembris 2021. gads. Dzīve nav apstājusies. Un tieši šeit Milānā taču sākās faktiski Eiropā tas milzīgais Covid sprādziens pēc pirms pusotra gada. Un tagad šeit it kā nekas nebūtu noticis. Nu, tāda kanālu dzīve. Milāna. Nu, gelāto pāēduši tur tajā saldējumnīcā. Redz, viņiem te interesanti ir. Viņiem nav saldējums restorānos nav pieejams. Viņiem atsevišķi ir tāds saldējumnīcas, kur tev to saldējumu tad ielas bumbiņas, kādas tu gribi. Nu, garšīgs jau nu viņš ir bez gala. Nezinu, kā tie itāļi dabūna viņi garšīgāk nekā citi visi. Te ir Milānas metro. Vikas pirmais brauciens metro. Vika? Vika? Kā tev patīk metro? Kā tev patīk metro? Labi, ka tētis mamma blakus ir. 18. septembris. Esam kempingā. Kā jūs domājat, kur šāda veida kempings varētu atrasties? Viņš ir fermā iekšā. Mēs faktiski esam Milānas pilsētas robežās. Ja, tepat mums kaut kur staigā apkārt vistas, gājiņi no rīta dziedāja. Es nekad nebiju redzējis, ka cilvēki vadā līdzi riteņus vai motociklus, tik kāds paņēmis smart mobīlu līdzi pa pilsētām pabraukāties. Tā kā forša vieta, kur palikt Milānā, ja tev ir līdzi suns, iežogot teritoriju, kur var paskraidīt apkārt un minūtes 8 līdz tramvajam, un pēc 25 minūtēm mēs Milānas centrā. Gaidām tramvaju, lai brauktu uz Milānas centru. No tramvaju kaut kur pusstundas laikā atbraucām līdz Milānas centram. Šis ir pats Milānas centrs, mēs iesim meklēt to slaveno Doma katedrāli viņiem. Nu, ejam mēs te
Tepat tramvai, tepat metro stacija Sottopasso. Un tad mums te pēkšņi aiz stūra parādās šis krāšņums. Jā. Te nu ir slavenais Milānas doms. Pretēji informācijai, tātad biļets uz domu šobrīd ir jāpērk. Nav vairs bezmaksas apmeklējums, kā tas esot bijis agrāk. Biļets maksā 20 eiro, vēl tur plus kaut kādu nodokļu, 21,50. Esam jāaiziet cauri drošības kontrolei, un tad jau tiksim iekšā. Rindas nav nekādas lielās online nopērts to biļeti. Tad tev diezgan veikli noskanē tavu Covid testu. Un tālāk bišķi tā kā aizķeršanās ir uz drošības kontroli. Tā nu ir noskanēta mana biļete. Esmu iekšā Milānas domā. Milzīgi iespaidīga celtne. Biļeti nopirku arī jumta apskatē, kas esot ārkārtīgi interesanti. Nu, protams, neviens video nevar ietvert šo grandiozumu, kāds šeit ir. Tā kā nemaz arī to necentīšos vairāk. Vienkārši pateikšu, ka šī droši vien ir vieta, kas ir jāapmeklē, ja tu esi Milānā. Nu, tādam ātram priekšstatam uztaisīšu tādu ātru apstaigājienu šeit riņķī. Kā mums izskatās iekšā Milānas domā. Nenogurdināšu jūs ar dažādiem sīkumiem par to, kad viņi celt, kā viņi celt. Vajag sakot, es to arī jums nemācīšu šobrīd pastāstīt, bet to jūs varat atrast kurā mātes Googles izdotajā kaut kādā informācijā. Nu, ko vismaz tev drusku redzēt no iekšpuses. Tas mums arī veltījums tiem, kas šeit netika iekšā, tāpēc ka ar suni, diemžēl, nelaiž. Nu, tāds īsais priekšstats. Nu, te vēl viens sektors no doma. Šeit var iziet ārā, kaut kādā atraktīvi. Ļoti skaisti nāk no darbi. Ērģeles. Mēslas. Protams, vitrāžas. Nu, tāds mums īsais ekskurs Milānas domā. No vitrāžas baigās, jā. Superīgs vienkārši. Nu, ar to pašu biļeti noskanīt vēlreiz, tad tiek tā kā apakšā kaut kādi kazemāti. Vēstures piemiņas lietas. Nu, vispār jāsaka, ka no ārpuses tā katedrāla izskatās iespaidīgāk nekā viņa ir iekšpusē. Un tagad iešu uz jumtu pastīties, kāds tur tas skats ir. Milānas centrs. Šobrīd stāvu rindā uz liftu, kas uzvedīs augšā
doma jumta uz terasēm uz jumta. Pat blakus notiek Christian Dior kaut kāda prezentācija. Kā nekā atceraties, Milāna ir viena no modes mekām pasaulē. Nu, lūk, es esmu augšā uz tām slavenajām Milānas doma jumta terasēm. Tāds mums tas skats no augšas uz Milānu. Nu, re? Te Milāna pie kājām. Paiesim pa tām terasēm te uz priekšu. Vai, kas te ir interesanti. Tas jumts te ir no marmora plāksnēm. Un tā mēs pa terasi. Terase rūftops. Varam paskatīties uz visu Milānu no augšas. Mūžīgais remonts, protams. Kā jau visur. Nu jā, pakāpi vēl augstāk. Tad te nu mēs esam uz tā paša jumta virsū. Uz terasēm. Nu, te mums skats uz Milānu no otras puses. Un tur mums lejā Indra ar Viku gaida. Kād es vienreiz beigšu staigāt pa to jumtu. Nu, vēl beidzamie skati no terasēm. Kur cilvēki augšā tur. Tas ir, kur tas jumts bija. Un te jau, kur notīrīts, ko atjaunots, nu, te jau ir maigi forši. Ienākam slavenajā Milānas iepirkšanās galerijā. Restorāni. Mums ir firmas veikali, San Lorenz un tā tālāk. Tā kā, ja jums ir ļoti daudz naudas un jūs meklējat modes preces, šī ir tā vieta, uz kurien jums jāatbrauc. Šeit, lūk, ir pats centrs. Pats centrs, pats iepirkšanās centrs. Tātad Vuitton. Prada. Dior. Vēl Prada. Turpinot vakardienas tēmu par tusiņiem Milānā. Tad tas bija naktdzīve, šitā ir dienas dzīve. Te ir viena no gāja ieliņām pa ceļam uz pili. Viena Milānas apskats objekts Castello pils un Castello strūklaka. Pašu Castello laukumu te pārtaisa. Esam pie Castello pils Milānā un dosimies viņu apskatīties. Esam Castello pils pagalmā. Visur arī remonti notiek. Kaut kas ir apskatāms, kaut kas ir remontā. Lai ietu iekšā muzejā, stāv atkal rinda. Nu, mēs neesam tādi baigie muzeja cilvēki, tā kā mēs droši tur iekšā neiesim. Paskatīsimies mēs to Castello pilnu ārpusi, tur iekšā kaut kāda Michelangelo darbu, kaut kādi animācija. Nu, īsti es to itāļu valodu nesaprotu, nemācījuši paskaidrot, ko nozīmē tas. Tā Michelangelo animācija. Modes pilsētā Milānā ir Vika ienākusi savā modes veikalā iegādāties sev dažas modes preces.